Sveiks, Deks Moira, sveiki visi pārējie. Nesen noskatījos tādu interesantu video ar nosaukumu par patriotismu Latvijā. Kā jau mūsdienās tas arī pieņemts ir par patriotismu, nacionālismu, runā tikai šīs idejas pretinieki. Un arī citiem iedošu idejas par šo ideoloģiju un vispāriem. Ko es gribēju pateikt, nostietošu šo video. Pirmkārt, man patika pats veids, ielikt blogu. Mūsdienās jau visi saka dažādas kliedzošas frāzes zem dažādiem nikiem, tur čūska 12 un tādā garā. Tāpēc tas man iepriecināja, ka kāds arī acis pret acis spēja parādīt savu ceļu un tādā garā. Protams, tur bija izteikumi, ka nacionālisti baidās, un tas ir smieklīgi. Tātad, pirmais, kas man piesaistīja, bija tas, ka tur nosauc tās problēmas, kas notiek. Tur mēs asimilēsimies, tas. Un tu pateici, man vienalga. Ko es tev gribu teikt? Nekad savā dzīvē neielaid 3 lietas. Bailes, naidu un vienaldzību. Ar šīm 3 tu nekad nebūs liels. Nekad. Par tavu piemēru par organismu īstenībā ļoti patiesas piemērs. Tu minēji to, ka divkopienu valstī mēs esam kā organisms šūnas, un mūsu šūnas karo viena ar otru. Tas bija interesanti, diezgan patiesi, bet tavs aicinājums bija tāds, kad padoties, respektīvi nedarīt neko. Ja mēs nedaram neko, tad konflikts turpinās. Tas ir pilnīgi nepareizi, tieši otrādāk. Šis konflikts ir jāatrisina. Un kā viņu ir atrisināt? Ar mieru. Piemēram, visas šitās 9. māja naida kurināšanas no telegrafa un tādā garā, tas ir jāpārtrauc. Un to mēs izdarīsim, kad latvieši nokrast pie varas. Tas notiks, un mēs neesam tik vāji, mēs vienkārši šobrīd neesam pie varas. Otrkārt, arī no nacionālistu puses, protams, ir savas lietas. No tēvzemiešiem mēs gribam latviešu valodu visās skolās tagad un tūlīt. Tas arī nepareiz, tā ir naida kurināšana. Kā to izdarīt? Vislabākais veids ir tāds. Mēs mācam vienotu latviešu valodu un vēsturi tūlīt bērnu dārzos. Pēc 3 gadiem mēs to varēsim darīt pamatskolās. Vēl pēc pāris gadiem vidusskolās. Augstskolās jau visi jau būs latviski un vienlīdzīgi. Un nekādas problēmas. Tāks. Vēl tu teici par to, ka mums ir jāasimilējas. Mēs zaudēsim, mums ir jāasimilējas. Patiesībā tas man šausmīgi atgādināja 19. gadsimtu, kad Latvija vēl nebija iegūst brīvību. Un bija patrioti, kas teica, mums ir jāgūst brīvību. Otrā pusē stāvēja pragmatiķi, kas teica, mums ir jāasimilējas ar vāciešiem. Mums ir jāasimilējas. Mēs nevarēsim iegūt brīvību. Un arī vēlāk Ulmana laikos mēs nevarēsim neko iegūt, mēs nevarēsim, mums ir tas, mums ir jāvienojas ar Krieviem, mums jāpadodas tiem, mums jāpadodas šitiem. Mēs uzvarējām gan tad. Mēs vienmēr esam uzvarējuši, tikai šobrīd jau 20 gadus pie varas ir šie pragmatiķi, kas saka, ka mums ir jāasimilējas atkal. Paldies jums, mēs par šiem 20 gadiem esam ļoti tālu tikuši. Tiešām paldies. Vēl ko tu teici, Krievi cita mentalitāte. Mēs nemainīsim viņu mentalitāti. Bet priekš kā mums mainīt Krievu mentalitāti? Tu, protams, esi saklausījies arī šos stāstus par nacionālismu no šīs idejas pretiniekiem. Neviens negrib mainīt Krievu mentalitāti. Man patīk viņu ēdienu, man patīk viņu kultūra, Traškas dejas ļoti smieklīgas, starp citu interesantas. Kas ir tas, kas ir jāmaina? Jāmaina tā vienotā valoda, vienota vēstures uztvere. Neviens nacionālisms citautieši nevērtē pēc ādas krāsas. Tas ir muļķības galīgākās. Es, starp citu, uzrakstīju nesen ļoti labu rakstu visu Latviju LV mājaslapā. Var izlasīt saucās fakti par citautiešiem saistībā ar visu Latviju. Kas ir jāmaina? Jāmaina ir šī nostāja. Man ļoti daudz Krievu izcelsmes cilvēku, kas ar ko neatšķirās no manīm. Es viņus nevērtēju pēc tās ādas krāsas. Viņi mīl Latviju tikpat ļoti, cik es. Es viņus sauc par latviešiem. Tāpēc man nepatīk šis teiciens Krievs un tā. Es negribu viņus iedzīt kaut kāda nepilnvērtības kompleksos un, manuprāt, latvietis.
Ko tu vēl teici? Jā, man ļoti pārsteidza tavs nobeigums, galvenā ideja. Tāda, ka tev galvenā ideja šis konflikts ir jāizbeidz. Jā, vienota ideja. Tikai žēl, ka tu ar saviem izteikumiem nekādā veidā neej uz šo konflikta atrisināšanu. Jo pat ja tu atsakies no cīņas, atsakies no Latvijas, nekad ir cilvēki, kas nekad neatteiksies. Viņi nepadosies. Un tu tikai to ieildzini šo, tādi kā jūs tikai ieildzini šo procesu, šo laika posmu, kad mēs radīsim latvisku Latviju. Tas ir tikai laika jautājums.